Čau! Šodien nofilmēsim nākošo līmeni. Tie, kas ir pildījuši jau iepriekšējās programmas, tagad sarežģīsim visu to pasākumu. Šo programmu vajadzētu pildīt pirmdienās, piekdienās. Pirmdienās tikai šos vingrinājumus, ja? Pēc tam presīti būs. Un piekdienās pieliksiet klāt izklupienus. Tā kā, sākam vingrot uz priekšu. Šodien piedalās vingrošanā Jānis ar mani un Mārtiņš. Sākam ar iesildīšanos. Ja? 5 minūtītes sildamies. Iesildīšanās vienmēr ir viena un tā pati. Nekas nav jāizgudro, viss pēc laika. Neaizmirstam elpot ar degunu iekšā, ar muti ārā. Ātrumu arī šeit izvēlamies katrs savu. Ja, ja jūtam, kad vajag pātrināt, tad pātrinam. Ja vajag lēnāk, tad lēnāk. Bet principā šodien šīs dienas programma būs uz atbrīvošanos. Paaugstināsim ātrumu. Nākošais līmenis būs. Pēc šitādas sagatavotības droši uz bokseņu var iet. Ja skatās šo video kāds boksers, tad arī šī droši var izmantot. Es pats izmantoju pirms boksa treniņiem. Ļoti labi iesilda plecus, visu ķermeni. Un elpojam. Divas minūtes jau apkārt ir. Man patīk šie vingrinājumi, kad diezgan ātri laiks iet. Darbojamies. Nedzirdu, kā elpojat. Elpojam. Jo labāk mēs iesildamies, jo pēc tam vieglāk ir pabuksēt. Bet tie, kas vienkārši priekš fiziskās sagatavotības, tie vienkārši vingro. 3 minūtes apkārt ir, vēl 2 minūtītes. Sāk jau lēnām silts palikt. Tā kā drīz varēsim sākt vingrot. Šodien būs ļoti silts apsolījums. Novērtēsiet. Palikusi vēl minūte ir. Principā var taisīt arī katru dienu šādu vingrot.
bet pietiek arī ar 3 reizēm nedēļā. Es pat teiktu tā, ka katru dienu tas jau ir vajadzīgs sportistiem. Tie, kas vienkārši labai pašsajūtai trenējās, 3 reizes nedēļā pietiek. Elpojam, elpojam. 10 sekundes un sāksim ar lidojumu. Vēzienu uz sāniem. Tie, kas vingrojuši, jau zina, ko tas nozīmē lidot. Ja? Lidojam. Pārsvarā es taisu 5 raundus. Katrā raundā ir 3 minūtes. Katrā raundā ir 3 vingrinājumi. Katrs vingrinājums ir 1 minūte. Šodien visi raundi būs aktīvi. Visos raundos liksim iekšā sitienus. Būs baigi forši. Man patīk vismaz. Čaļiem arī patīk. Sākam sitienu uz augšu. Visi vingrinājumi ir uz atbrīvošanos. Ja? Tas dod arī jebkuram cilvēkam, bet pat cik tas viss nāk no boksa, tad boksā ir svarīgi iemācīties atbrīvoties. Ja? Un vislabāk iemācīties atbrīvoties ir tad, kad sāp muskuļi, tad, kad vairāk nevar izturēt, kad nav spēks, pietrūkst spēks, ja? Tad ķermenis pats sāk meklēt, kā nohaltūrēt, kā atbrīvoties. Aptuveni viss tas noslēpums ir. Tur slēpjās. Jāizdara tā, lai būtu grūti. Un ja paliek galīgi grūti, varam ātrumu palielināt, ja? Tad vēl vairāk atslābinās rokas. Tūlītās būs zemais lidojums. Sākam. Šo es saucu par zemo lidojumu. Pievēršiet uzmanību tieši rokām, kā es viņas laižu. Ja? Nevis šitā te, bet šādi es laižu. Ja? Visos tajos vingrinājumos mēs izkustinām plecu no visām pusēm. Regulāri taisot, arī forma mainās. Ja? Mēnesis 2 un redzēsiet pārmaiņas. Būs tāda sajūta, kad ejat uz sporta zāli kačāties. Un sirsniņi trenējās, ja? Jo mēs te palpojam arī. Tūlītās atpūtīsimies, atpūšamies. Tie, kas ne pirmo reizi, tie jau zina, ko nozīmē atpūta. Šādi mēs minūti atpūtīsimies un sāksim nākošo raundu. Neaizmirstam elpot ar degunu iekšā, ar muti ārā. Reku vēl viens palīgs mums nāk. Nāc kādā vingrot. Desmit sekundes un sāksim atkal lidot vēdzienu uz sāniem. 5 sekundes, 4. Sākam. Neaizmirstam smaidīt. Tas arī ir viens no noslēpumiem. Ja laba enerģija, tad viss sanāk vieglāk. Bokseriem arī, kad iet ringā, tad
foršāki boksēt ar smaidu uz lūpām, nevis ar naidu. Naids traucē pieņemt pareizes lēmumus. Tā kā smaidam. Nākošais vingrinājums – sitieni uz priekšu. Visos vingrinājumos neaizmirstam atbrīvoties. Ja? Mēs nekačājamies, mēs mācāmies atbrīvoties. Kačājās trenažie zālēs. Sākam sitienus uz priekšu. Ļoti svarīgi ir elpot, kad ir sitieni uz priekšu. Ja paliek grūti taisīt sitienus uz priekšu, tad vienkārši pātrināt ātrumu, atbrīvojieties. Paliks vieglāk. Nākošais vingrinājums būs zemais lidojums. 10 sekundes ir palikušas. Turamies. Sākam. Ritīgi izelpojamies, cenšamies atpūsties. Otrais rauns iet uz beigām. Vajadzētu jau pirmajiem sviedriem sākt tecēt. Man vismaz tek, man viss notiek. Otrā rindā arī. Jā, programma pilnīgi uz visiem strādā. Neatkarīgi no pašu masas, ja? Jā, un cenšamies visu laiku atbrīvoties. Visu daram neiespringstoši, ja? Elpojam, sākam atpūsties. Principā boksiņā arī tāpatās pirmajos raundos iesildās, pataustās kāds pretinieks. Pēc tam jau, kad paliek silts, kādā trešā raundā var sākt ritīgi boksēt. Desmit sekundes. Nākošais vingrinājums. Aizsargāsim seju. Es viņu to vingrinājumu tā saucu. Ja? Sākam. Netaisam lielas kustības. Taisam sejas augstumā. Tad vairāk noslogojās tas plecs. Ja? Jo taisot lielāku to kustību, pieņemsim šitādu te, tā ir haltūra, ja, jo vienkārši atpūšaties. Priekš boksa šis vingrinājums ir acis sitiens, lai rokas nenogurst, lai būtu spēks vienmēr atsist, ja, uzlikt bloku. Vienkārši priekš vingrošanas ļoti labi attīsta plecu. 10 sekundes un sitienu uz augšu būs. Šis ir trešais rauns, starp citu. Sākam. Trešā raunda, otrā minūte. Vēl 2 minūtes jāboksē. Jāturās.
Elpojam. Trīsdesmit sekundes. 20 sekundes. Ja paliek grūti, tad cenšamies atbrīvoties. 10 sekundes. Būs zemais lidojums. Sākam. Nu, kā jums patīk trešais rauns? Ir vēl iekšā. Vēl 2 raundi jāiztur. Tā kā mausam šancējam. Pretiniekam arī grūti. Bet mums jāuztrenējās labāk nekā pretiniekam. Pretinieks vienmēr mazāk dara. Mums vairāk jādara. Šancējam. 30 sekundes. Piecpadsmit sekundes, tad atkal būs atpūta pirms 4. raunda. 10 sekundes. Atpūšamies. Kā jūtaties? Jāni, Mārtiņ? Viss notiek, ja? Šeit forša vieta. Zin kā, ja nāk sajūta, ka gribās noģībt, aiz muguras ir beņķīts, var apsēsties. Bet nu labāk neģībt. Labāk šancējam. Divi raundi, sīkums. Lielākais ir aiz muguras. Tā kā saņemamies, domājam par uzvaru, kā minimums pār sevi. 10 sekundes. Būs pa 10 reizēm ar katru roku augšā. Tādā veidā minūti taisīsim. Otrai rokai jābūt sejas augstumā. Sākam. Šeit nevar papļāpāt, jāskaita. Man minūtes laikā sanāk 4 piegājieni ar katru roku. Piecas sekundes un būs sitieni uz priekšu. Sākam. Jā, nu tagad ir pienācis laiks mācīties atbrīvoties, jā, jo pleci jau ir diezgan noslogoti. Tā kā meklējam punktus, kur varam atslābināties. Brīžiem ir labi pātrināt ātrumu, tas arī atslābina plecus. Man jau pēķīt apakšā veidojas. Viss notiek. Nākošais vingrinājums. Zemais lidojums. 10 sekundes. Sākam. Kā es solīju, šodien akcents ir pa elpošanu. Jā. Visiem jājūt ir dihalka. Mārtiņ, kā jūti? Dihalku jūti? Labi, Jāni. Viss kārtībā.
Ja nevar parunāt, tā tad viss notiek. Ja jūs nevarat parunāt, tad vienkārši ciešaties. Pēdējais rauns ir priekšā, tā kā vispār atslābinamies un baudam dzīvi. 10 sekundes un pēdējā atpūta mums priekšā. Atpūšamies. Par cik pēdējā atpūta, izbaudam šito momentu. Nākošais piegājiens, pēdējais rauns, būs tīri tāds kaifs. Tā kā saņematies, neaizmirstat elpot, tas atvieglo darbu, elpošanu. Divdesmit sekundes. Desmit sekundes. Sāksim lidot. Sākam. Mēģināt izelpoties, lai elpošana atpūšās. Atslābinām plecus tagad. Pēdējais rauns, pēdējās 2 minūtes būs ritīga klope. Rītīgi klops beigās ir jāsaņemās, ja? Jo ko nozīmē padoties? Tas nozīmē dabūt pausi. Mēs taču negribam dabūt pausi. Tā kā būs jāturās, ja? Atpūtinam elpošanu, ja? Jo 2 minūtes no vietas būs jāstrādā. 20 sekundes. Desmit sekundes. Maksimāli atpūšamies. 5 sekundes. Sitienu uz augšu būs. Sākam. Boksā ir svarīgi saglabāt to spēku tieši uz cīņas beigām, lai paliek pūles, lai nav jāmocās cīņas beigās. Bet, boks ir boks, ikdienas kvalitātei, tas viss nāk pa labu. Divdesmit sekundes. Elpojam. 10 sekundes. Liekas jau, ka vairāk nevaram, ja? Bet ir jāsaņemās. Sitienu uz priekšu. Tagad rītīgi saņemamies, atbrīvojamies, ja? Jo jāšancē. Domājam par uzvaru pār sevi kā minimums. Desmit sekundes. Elpojam. 20 sekundes. 15 sekundes. 10. Ko, ir cauri. Pirmdienas, piekdienas treniņš ir uztaisīts. Tagad uztaisīsim presīti. Davai, uz priekšu. Tagad guļamies uz muguras. Iztēlojamies, ka mums rokās ir bumba kaut kāda metama, ja?
ka pretī stāv pretinieks un metam pretiniekam ar to bumbu. Cik kurš var, ja? Mēs taisīsim 30 metienus. Metot augšā, pūšam gaisu ārā, ja? Jo ar gaisu mēs paraujam sevi uz augšu, ja? Izmantojam inerci. Ja? Mēs neesam kačaku, atgādina. Davai, šancējam. Divdesmit. Visi apsēžamies tagad. Neatliecamies uz leju. Ja mēs atliecamies uz leju, mēs noņemam slodzi no presītes nost. Tāpēc jāsēž šitā te. Un kājas cenšamies turēt tuvāk zemē. Jo augstāk turam kājas, jo vairāk mēs haltūrējam. Šeit it kā nevajadzētu haltūrēt. Sākam 10-15 reizes, ja? Nākošais vingrinājums taisnām kājām, arī priekšā. Tur strādās presīte un arī cirkšņi strādās kājām. Tā kā vingrinājums ir baigi labais, arī cenšamies neturēt pa augstu tās kājas. Tad cirkšņi un presīte nebūs tik liela slodze. Labāk izdarīt ir mazāk, bet pareizāk. Šancējam. Taisam, neizskaitam, vienkārši cik gribam uztaisīt. Jūtam, kad sākās kaifs, tad metam mieru. Pirmais kaifiņš sākās, tā kā ir ok, minimāls man sākās, ja? Un pēdējais vingrinājums, 20 reizītes, guļamies uz muguras, īsās kustības taisam, ja? Preses augšdaļai, 20 reizītes. Sākam šancēt, ja? Viss ir labi. Nu, dosim vārdu maniem audzēkņiem, kā viņi jūtās pēc šitā treniņa. Jāni, dažos vārdos. Sasvīdu. Plecus jūti, elpošanu vairāk jūti nekā parasti. Kā parasti un vairāk. Kā parasti un vairāk. Mārtiņ, dažos vārdos. Nē, svarīgi turpināt elpot. To var izturēt. Nu jau ir labi, iet uz labo pusi, ja? Jā. Nu super. Nu tā kā tā, šīs dienas treniņš ir beidzās, ja? Es atgādināšu to, ka šo treniņu taisiet pirmdienās tikai tik, cik mēs šobrīd uztaisījām, ja? Treniņš ir beidzies. Piektdienā taisam tieši šito pašu, bet noslēgumā uztaisam izklupienus 4 piegājienus pa 20 atkārtojumiem. Nu lūk, un tad trešdienas treniņš ir nedaudz savādāks. To es jums atsevišķi nofilmēšu. Trenējieties, dzīvojiet veselu dzīvesveidu, attīstīties garīgi. Tā kā tiekamies!